Svētku noskaņās gribu pastāstīt jums par vienu specifisku analīzi, kas, manuprāt, būtu jāveic vismaz reizi mūžā katram sevi cienošam cilvēkam. Un šī analīze saucas lipoproteīns A. Tas ir specifisks marķieris, kas parāda risku saslimt ar kardiovaskulārām slimībām, ar infarktu un citām asinsvadu slimībām. Un ņemot vērā, ka šī nav standarta analīze, ko veic aiziet uz laboratoriju un nododot tur holesterīnu, kopējo zema blīvuma, augsta blīvuma, triglicerīdus. Tas ir specifisks marķieris, tātad vēlreiz atkārto lipoproteīns A. To nosaka atsevišķi. Tātad šim marķierim viņam ir trīs, teiksim, tādi galvenās funkcijas, ko viņš parāda. Viņš tātad parāda asinsvadu stāvokli, viņš parāda iekaisumu stāvokli asinsvados un arī trombu veidošanās riskus. Tātad no šī viena marķiera var izsecināt vairākas lietas. Un tātad augsts, īpaši augsts lipoproteīns A, bieži sastopams ir iedzimtām patoloģijām, aterosklerozes formām, agrīni, teiksim, jauniem pacientiem. Un augsts rādītājs sastop pat tādiem cilvēkiem, kuriem nav citu riska faktoru. Tad tie paši cilvēki, par kuriem mēs runājam, kad kā tad tā, nesmēķēja, nedzēra, bija ļoti tur sportisks cilvēks un pēkšņi viņam infarkts agrīnā vecumā, pie normāla ķermeņa svara. Tātad tas nozīmē, ka ir visticamāk bijis augsts šis lipoproteīns A, kas var dot agrīnus šādus spontānus, insultus, infarktus un citus asinsvadu tādus patoloģijas. Un kas mums ir zināms, ka katram 5. planētas iedzīvotājiem šis lipoproteīns A ir paaugstināts, un šo rādītāju paaugstināšanos var ietekmēt dažādi faktori, bet galvenokārt, protams, tā ir ģenētika. Tātad, ja citus holesterīnu marķierus mēs varam ietekmēt ar diētu, un mēs viņus galvenokārt arī pasliktinam ar mūsu dzīvesveidu, tad šim faktoram galvenais ir šis ģenētiskais faktors. Diētai, fiziskām aktivitātēm maza ietekme, 10–15%, te vēl ir runa arī reizēm par rasi, par vidi, un, teiksim, par ko mēs varam runāt, par robežu vērtībām. Lipoproteīns A, kas ir vairāk par 50, tiek uzskatīts par augstu rādītāju, tas norāda uz lielākiem riskiem saslimt ar sirds asinsvadu slimībām, un lipoproteīns virs 180 jau ir asociējis ar, un var domāt par tā saucamo ģimenes hiperholesterinēmiju, tas ir tāda ģenētiska saslimšana, kad tiek traucēts holesterīna vielmaiņa. Šobrīd tādu labu pārbaudītu medikamentu, kā samazināt lipoproteīnu A, nav. Notiek pētījumi par medikamentiem, un iespējams, ka pavisam drīz būs labi pieejami jauni medikamenti, kas varēs samazināt lipoproteīnu A līdz pat 80%, un visticamāk, ka pētījumi beigsies nākamā gada beigās, un iespējams, ka tad arī būs labas pieejamas zāles šādiem augsta riska pacientiem. Standarta medikamenti, tā saucamie statīni, diezgan švaki darbojas uz lipoproteīna A samazināšanu, un līdz ar to tad mēs šo lipoproteīnu A uzskatām par tādu labu neatkarīgu riska faktoru aterosklerozes un aortas stenozes attīstības noteikšanai gan jauniem, gan pacientiem, galvenokārt jauniem pacientiem bez blakus saslimšanām, bez riska faktoriem, un paaugstināts lipoproteīns, protams, ir jāinterpretē kontekstā ar citiem riska faktoriem, un līdz ar to mēs gaidām jaunos daudzsološos medikamentus, kas varēs palīdzēt lielai daļai pacientu.